Vispirms es gribu jūs visus no sirds apsveikt dubultos svētkos, jo pirmkārt jau otro dienu notiek stāstnieku festivāls Zivzup, aplausi. Un tad mūsu jaukās vimbas ir sarīko katru pavasari šos brīnišķīgos svētkus, pirmie pilsētas svētki lido zivis. Arī šodien viņi notiek ar pilnu tvaiku. Jā, kas tad īsti bija tas piķieris? Izrādās tā, kad nebija neviena mūža, kas bija sevis cienīga, ne pils, kur nebūtu šāda amata cilvēks. Un ko viņš darīja? Redz, tajā laikā bija modē medības. Un medībās bija vajadzīgi suņi. Un katrā mūžā, katrā pilī bija, protams, savas izdalītas sugas suņi, kas likās tam mužniekam vai pils kungam par tiem labākajiem. Un pēc muižas rocības un pils disciltības arī to suņu skaits bija mazāks vai lielāks. Un tas vīrs, kas rūpējās par suņu labklājību, par suņu tīru sugas ievērošanu, par viņu veselību, par viņu dresūru, bija tas, ko sauca par piķieri. Tas bija ļoti godājams amats. Un tad nav brīnums, ka tādam piķierim, kas bija savu amatu ļoti labi parādījis, muižkungs atdeva savas sarkanās vecās bikses, jā, kā veltījumu. Nu, pamatīgi godalgi, jā. Nu, labi, bet starp citu, mums Kuldīgā izrādās, kad šeit pilī, Hercoga galmā, arī bija suņu piķieris un bija suņi, kā redzam, sugas eksemplārs ir saglabāts vēl līdz mūsdienām, un pēdējos pētījumos, redz, pils dārzā, kur kādreiz bija pils, ir tāds uzkalniņš, kur vēl saglabājušās senās ejas iekšā. Un tagad viņas attīrot un ieraugot, kas ir kas, uz viena ķieģeļu flīzes ir kas? Suņa paraksts personīgais, suņa ķepas nospiedums. Cik tālu var aiziet cilvēku ar suņu mīlēšanu? To es pieredzēju, kad es apmeklēju caur stāstnieku pasākumiem Skotiju. Un Skotijā man bija laime paviesoties suņu pilī. Es nemeloju nevienu vārdu. Suņu pils tur ir. Skotijā ir tāds dišķiltīgs klans, Lordi Hamiltoni, ar visiem saviem tur cilts zariem, atzariem. Un viens no Hamiltonu pēcnācējiem bija tā saucamā ģimenes melnā avs, kam bija visas galma etiķetes un tie stīvie paradumi, prast sakot, pie kājas, un viņš iedarbojās ar medībām, ar suņiem, ar zirgiem. Viņš labāk klejoja pa laukiem un centās saglabāt to, ko viņš uzskatīja par raksturīgu Skotijai un kas nedrīkst iet bojā. Un savā ģimenē viņš bija tā kā, pat tā dīvainīt uzskatāms. Un kad viņa tēvs dalīja mantojumu, tad viņš pat nezināja, dot tam puisim to mantojumu, ja varbūt nevajaga. Varbūt viņš viņu vienkārši izlaidīs kaut kur gaisā, pišķiedīs kaut kādā sīknaudā. Un tad viņš beigās bija teicis, labi, es tev došu, es vairs tagad neatceros, cik tā summa bija, bet pietiekoši liela. Gada laikā tu man parādīsi, ko tu no tā būs izdarījis, praktiski. Un ja tu tas būs labi darīts, tad tu dabūsi pārējo. Viņš teica, labi tēvs. Pēc gada viņš atsūtīja ziņu, ka tēvs var nākt apskatīt viņa uzcelto suņa būdu.
tēvs, sakot, ķēri pie sirds, bet jābrauc skatīties, ko tas dēls tur uztaisīs, kā to suņu būdu. Dēls bija uztaisījis suņu pili par to naudu. Tiešām pils. Un tur savā laikā ir dzīvojuši 200 suņu. Labas, atlasītas sugas, suņi, jā. Pateicoties šim dīvainim, šim Hamiltonam, ģimenes melnai avī, Skotijā ir saglabāti ne tikai suņi, ne tikai tā suņu pils, kas šodien ir ļoti skaista vieta, kur var izīrēt zāles, kur var svinēt laulības, kur var balles rīkot, pils. Bet arī saglabājis ir citur Skotijā izzudušu skotu vilcēju zirgu sugu, kas ir brīnišķīgi lieli zirgi ar platām kājām, noaugušām spalvām, ar lokainām krēpēm, lokainām astēm. To speciāli zirgaudzētava, kur šos zirgus var aptaustīt, var samīļot. Man pat bija tā laime pieiet pie žoga, saglaudīt viņu un pabarot ar vaizes garvoziņu. Bez tam Skotijas tradicionālās govis, kas ir līdzīgāks vairāk tuvāk ciltstēviem tauriem nekā mūsu govis, ar platām pierēm, ar lieliem izvērstiem ragiem, tādas pamatīgas govis. Un vēl vienīgā vieta, kur pateicoties Hamiltonam, jaunākajam, ir saglabājies Skotijas tradicionālais atlapju mešs, kas citur vairs Skotijā nekur nav, kur aug ozoli, gobas, kļavas, liepas un pamežā vasaras sākumā zied brīnišķīgi rododendri. Kā mums ceriņi pat nezied tik bagātīgi, kā tur zied rododendri. Tas ir mans stāsts par to, ko var izdarīt ar suņiem, un kad ne tikai suņu mīlestība, bet vispār mīlestība pret dabu, ja pareizais cilvēks to ņem savās rokās.